sauc Sandija Zikmane, esmu sociālais darbinieks centrā Rūre. Drīz būs jau 2 pilni gadi. Bija bērnunams un es strādāju bērnunam par sociālu darbinieku un redzēju, kā notiek attīstība centram Rūre. Man likās tik interesanti skatīties, kad kaut kāds jauns veids, pakalpojums sāk attīstīties Liepājā. Un es zināju, ka būs reformas bērnunamam. Nebija tā uzreiz, kad es skritīšu iekšā centrā Rūre, bet bija tāda neliela nojauta sevī iekšā, kad es gribētu pamēģināt un redzēt, kāds notiek. Es strādāju ar bērniem, jauniešiem, bērniem īpašām vajadzībām un senioru. Tas bija kaut kas pilnīgi cits un jauns, un es nezināju, kā tas būs ar vecākiem cilvēkiem strādāt. Es teikšu tāpat un varbūt vēl foršāk. Atšķirība ir droši vien pieredze no tā cilvēka paša, no tā pacienta, klienta, kurš uzrunā. Tā ir pilnīgi cita, tā liekas tāda pasaule, ko viņi ir pieredzējuši, ko viņi ir gājuši tālu, kā viņi ir tikuši galā ar tām slimībām vai diagnozēm. Tas ir tāds cits darbs, jo tās ir citas problēmas situācijas, kuras ir jārisina nekā ar jauniešiem un bērniem. Es jau no 7. klases zināju, ko es gribēšu darīt, un es nevarēju sagaidīt, kad es varēšu universitātē iestāties. Tas sociālais darbs man kaut kā jau tā palīdzēšana. Kādreiz 7. klasē nezināju, kas ir sociālais darbs, bet tā palīdzēšana citiem cilvēkiem. Un kaut kā tas sasaistījās ar bērniem īpašām vajadzībām, ar dižramegiem, kuri darbojās ar šādiem bērniņiem. Un 7. klasē viņam jau bija pirmais brīvprātīgais darbs Liepājas reģionālā slimnīcā. Nometnē bija šādiem bērniņiem. Un tā tas pamazām aizgāja, kad es pavisam noteikti zināju, ka man vidusskolu nevajag, es gribu uzreiz uz universitāti iet, mācīties savu jomu, sākt strādāt pēc iespējas ātrāk. Un tas laikam ir tas aicinājums sākums palīdzēt, un tāpēc varbūt arī ir viegli šeit strādāt. Protams, tajos gados man likās, ka viss ir rozā, krāšņs un puķains, un ka es vienkārši iešu un palīdzēšu jebkuram cilvēkam uz ielas bez mazvai, un darba vietā būs ļoti skaisti un forši. Protams, ka tā nav. Grūtības ir daudz smagākas klientiem, pacientiem, un kā tās risināt, ir daudz sarežģītāk nekā es biju iedomājies. Sākumā bija ļoti grūti pirmais pusgads strādāt centrā Rūre, jo man katra cilvēka dzīvība likās ļoti svarīga un tā kā arī mana atbildība. Bija ļoti smagi, bija raudāšanas un viss pārējais, bet vadītājiem kaut bija atbalsts. Tā kā ļāva tam tikt pāri un saprast, ka tā ir dzīve. Un ir mazliet kļūst vieglāk, protams, kad mēs pieķeramies kādam vairāk, kādam mazāk. Tas ir emocionāli smagi, bet redzēt, kad viņi veseļojās, vai viņi ir priecīgi pasākums vai nodarbībās, tas dod spēku tālāk. Bija pirmais gāja mājās, pēc arī bija ļoti smags gadījums, pacients un tuviniekiem. Un es saviem tuviniekiem uzreiz visiem noteicu testamenti un vispārējais, ka tas viss ir jāsakārto, tas viss ir jāizrunā, kad ļaut cilvēkam, tā teikt, dzīvot ar diagnozi un kad labāk viņam ļaut lēnām aiziet. Tas visu pavērš citādāk un ļauj ar tuviniekiem vismaz to izrunāt un apspriest un vienoties. Paliatīvā aprūpe Latvijā ir, es teiktu, sākuma procesā, jo tiešām par to sāk runāt citādāk, jo pat nākot pacienti iestājoties, viņi saka, man ved uz nabaga māju, man tuvinieki atstās nabaga mājā. Viņi neizprot, ka tā paliatīvā aprūpe ir viņiem vajadzīga, nepieciešama pēdējām dienām vai kaut vai pēdējiem gadam. Tas ir priekš viņiem, priekš tuviniekiem, un ar to mēs tā kā strādājam arī centrā Rūre, ar katru pacientu runājot, ka te ir citādāk, tā nav nabaga māja, tā ir aprūpe, veselības aprūpe. Līdz ar to arī piesaistam psihologu, vai psihologs izrunājās ar pacientu par šādām šaubām. Tāpēc mēs esam pašā sākumā un vajadzētu reklamēt, stāstīt, un es piekrītu, ka vajadzētu arī jau skolas vecumā izglītot jauniešus, jo diezgan ātri paliek
ātrā vecumā cilvēks saslimst. Infarkti, insulti un audzēji. Un īstenībā ļoti daudzi jaunieši jau 18, 17 gados saskarās ar to, ka viņam savi vecāki ir jāaprūpē. Un viņi nesaprot, kas notiek un kur vērsties pēc palīdzības. Ir informētāki cilvēki, ka šāds pakalpojums ir Latvijā, bet vēl nav izpratnes, ko tas dod, cik ilgā laikā un vai vispār tas kaut ko kādam dod, jo reizēm tas var neko nedot, bet tāda ir dzīve un katram ir citādāka veselība un situācija ģimenē. Vēl varbūt vismaz 5 gadi un mēs būsim tādā foršā pozīcijā, labā pozīcijā, ka cilvēki izpratīs un uzreiz, ja kaut kā tāda situācija notiks, viņš zinās, jā, ir šādi centri, es zvanu, es jautāju prasu, un arī ģimenes ārsti kļūst zinošāki, jo arī pēc tam ģimenes ārsti pārjautā, apveidzājās, kāda šeit ir iespējas, un ka viņi saviem pacientiem jau skaidro. Es atpūstos, es guļu, es daudz guļu. Pēc darbiem nevajag dienas. Bet vairāk vai mazāk tas radošais man arī ir pa dzīvi, patīk, zīmēt, glaznot, veidot. Un tā kā es kādu laiciņu tagad darbojos ar pacientiem tieši ar radošām lietām, tas man nes to enerģiju arī izdarīt pārējos darbiņus. Esmu arī bijusi pēdējās dienās klāt pacientē, likusi vielītus pieres, kad viņi vairs nesaprot, kur viņi ir, kas viņi ir. Viņi man sauc par meitiņu, mazmeitiņu, turot roku. Un tad tev ir tā sajūta, ka tu laikam dari kaut ko pareizi šajā dzīvē, jo tādam var arī būt blakus un būt tas pēdējais, tas cilvēks, kas atbalsts un būt tā meita, tā mazmeita vai jebkas cits. Un tik stingri tur to roku, kad tu jūties vajadzīgs. Vismā tāds egoisms ieslēdzās un kādam vajadzīgs. Bet īstenībā tam cilvēkam, kas ir vajadzīgais, viņš mierīgi, droši varētu aiziet. Un ir vissmagāk iet ar tiem cilvēciņiem, kas neizprot slimību tuviniekam, piemēram, demenci. Ir bijusi sieva, kur atved vīru un saka, es nesaprotu, kas viņam tajā galvā notiek. Es saku, bet tā ir slimība, tāda ir diagnoze un aprakstus var visur daudz un dikti dabūt. Tas cilvēks pirmo reizi saskarās ar kaut ko tādu, viņi nesaprot, kāpēc viņas vīrs vairs nav viņas vīrs. Un es redzu, ka tas ir tik smagi sagremotam cilvēkam, bet otrā pusē man pat pirmā reizē bija dusmas, jo viņa tā kā nosodīja to vīru par to, ka viņš neko nesaprot, jo viņi vienkārši neizprata šo slimību, šo diagnozi. Un tad, protams, ir darbs divatā runāt ar šo tuvinieku, kas tā ir par slimību, kā tā izpaužās, kā tā sāsināsies un ko viņai darīt labāk, lai būtu labāk vīram šeit būt. Tādas ir vairākas situācijas, kur tuvinieki neizprot slimību un tās sekas. Es redzu un gribētu redzēt, ka centrs Rūrē nes tiešām Latvijā tādu pirmo līmeni, un lai jebkurš, kurš atbrauktu pie mums ciemos, saprast, jā, tā ir jābūt. Tādēļ ir jābūt aprūpei, sākot jau no nomazgāšanas pacienta, līdz pat viņa tālākai attīstībai, rokdarbiem, fizioterapijai, vispārējo. Tas jau notiek, bet es zinu un ticu, ka ar gadiem tas būs vēl labāk, vēl stabilāk, un neviens mums nevarēs no malas salauzt. Un es ceru, ka arī attīstīsies dažādākas profesijas, kā piemēram mūzikas terapija, mākslas terapija. Diezgan grūti šādas speciālistus dabūt. Es ceru, ka tas arī vispār valstī Latvijā attīstīsies daudz augstākā līmenī, lai varētu nodrošināt šiem pacientiem plašāku rehabilitāciju. Es visai sabiedrībai novēlu nebaidīties pieņemt, kad ir jaunas lietas, ka tās ienāk pie mums, šī palīdzība aprūpes veidi, kā piemēram aprūpes centrs. Nebaidīties arī mēģināt un riskēt. Ja ir šis pacients jāievieto un pēc kāda laika jūs saprotat, ka tas nav tas ceļš, kas jums ir vajadzīgs, viss ir kārtībā.
meklējam citas iespējas, kā palīdzēt šim pacientam, bet nebaidīties vismaz mēģināt un izprast, izzināt, kā tas ir būt paliatīvā aprūpē, cilvēku rokās, kas dara visu, lai pacientam būtu labāk. Es novēlu, laikam paļauties un tā kā mēģināt un uzticēties.